Raidījuma Es varu pats sadarbības partneris Sodal jums piedāvā plašu celtniecības materiālu klāstu. Hermētiķus, līmes un poliuretāna putas, lai atvieglotu jūsu būvniecības darbus. Šodien sniegsim jums īsu pamācību. Sprauga aizpildīšana ar poliuretāna putām. Sodalam divi varianti. Vai nu pistoļputas, trubiņputas. Sodal ģeniālās putas, džīnijus gan, vairāk kārtēji izmantojamas. Ja, tātad, kā mēs viņus izmantojam? Attaisam vaļā. Izmantojam, tā kā pistoļputas kārtīgi sakartam. Komplektā vienmēr ir cimdi. Un pūšam. Beidzām darbu. Aiztaisam ciet. Un noliekam līdz nākamajai reizei maldiņā. Ja par šīm putām, šīs ir mūsu taupa putas. Šīs ir vissezonas, izmantojams no -10 grādiem. Piemēram, uzstādot logu, liela vitrīna 2x2 metri, 2x4 metri. Temperatūras ietekmē notiek kustība. Šīs putas, vai parastās putas, kustībai nepakļaujās, viņas sāks kaut kādā vietā atslāņoties. Šīs steigās līdzi konstrukcijai, viņas nekad tā arī neatslāņosies. Viņas ir elastīgas. Putām cietēšanai, lai viņām būtu blīva struktūra, ir nepieciešams ļoti sarežģīts agregāts lūk šāds. Apsmidzinam un pūšam, un putas veidosies blīvas. Ja mēs nesamitrinām, no gaisa mitrumu paņemot būs šādi, pa vidu būs šādas te šampaniešu putas. Un, jā, tā ir tāda nianse, ko bieži vien zina pārdevēja veikalā, bet nezina celtnieki. Bet tagad jau tā situācija jau ir mainījusies, tagad jau visi zina, ka vajag mitrināt, bet lieku reizi atgādināt, nenāks par skādi. Vēl par putām runājot, ir vēl tādas specifiskas putas. Ugunsdrošās putas. Un par tām uzreiz jāsaka ir, ka bieži vien cilvēki to domā, ka tās putas ir nedegošas, un viņas tagad var pūst visur, kur bez mazvai pie atklātas liesmas. Tas tā gluži nav. Tas tā nav. Nepavisam viņas ir paredzētas liesma aizkavēšanai ugunsgrēka gadījumā. Viņas ir uguni aizkavējošas. Šīs mūsējās konkrēti atkarībā no izmantotā mezgla liesmu izplatīšanos aizkavēs līdz pat 4 stundām.